Pēc lauku labumiem vairs nav jādodas uz laukiem, bet uz Stabu ielu 61. Šeit atvērta tirgus galerija, kur zemnieki jau no agra rīta ved pašu audzētus tomātus, gurķus, dilles un kartupeļus. Te var nopirkt arī īstu pienu, svaigus sierus un gaļu, dažādus kūpinājumus, kā arī citus lauku labumus. Mēs atšķiramies ar to, ka mēs strādājam līdz 9, kā mēs zinām, daudziem cilvēkiem darba laiks beidzās 7 un tirgus varēs ciet jau 6, tad līdz ar to mēs strādājam ļoti ilgi, līdz 9, un mēs arī pazīstam visus savus klientus un jau zinām, ko viņi pērk. Atklāti sakot, ir ļoti liels pārsteigums par to, ka bija plānots un bija ļoti gaidīts, ka šeit nāks daudz cilvēku, bet pirmās nedēļas parādīja situāciju, ka cilvēki nāk daudz vairāk un interesi jau ir parādīsies vēl par papildus produktiem. Šobrīd interesi ir gan no tirgotājiem, gan no pircējiem, un kā liecina pašreizējā situācija, tāda ir šī interese 2 reizes vairāk nekā sākotnēji mēs pat bijām plānojuši. Līdz ar to šobrīd domājam un pieļaujam varbūtību, ka iespējams šādas vietas Rīgā ir jāvar vēl. Šodien cilvēkam interesē, kādā kvalitātē un kādus produktus viņš lieto. Pircējiem arī patīk, ka auto novietošana nesagādā problēmas, jo bezmaksas stāvvieta ir tieši pāri ielai.